Čau, mani sauc Toms. Šodien esmu sagatavojis jums top 3 nedēļas svarīgākās ziņas. Sāksim ar trešo vietu, kur ir ieņēmis iPhone 4S. Pirmajās 3 iznākšanas dienās tikuši pārdot jau 4 miljoni šo vietālruņu. Šo pašu 3 dienu laikā veseli 25 miljoni cilvēki ir pagūši saviem iPhone, iPad un iPod Touch uzstādīt iOS 5. versiju. Jāpiemina, ka šo dienu laikā iPhone 4S bija pieejams tikai 7 valstīs, taču jau 28. oktobrī tas būs pieejams vēl 22, to skaitā arī Latvijā. Līdz gada beigām Apple ar iPhone 4S tirgot vairāk kā 70 valstīs. Domāju, ka iPhone 4S mēs viennozīmīgi varam nosaukt par veiksmīgāko, taču ne gluži inovatīvāko vietālruni no Apple. Otrajai vietai esam izraudzījušies Motorola jaunumu – Droid Razr vietālruni, par kuru baumas un nostāsts klīdi jau labu laiku. Telefons lepojas ar diezgan skaistu dizainu un iespējīgiem tehniskajiem parametriem. Tas ir tikai 7,1 mm plāns, tā displejs ir 4,3 colu liels un paša vietālruņa vidū ir atrodams 2 kodolu 1,2 GHz procesors. Papildus tam vietālrunis spēj uzņemt arī Full HD izšķirtspējas video. Jāpiemina ir arī Droid Razr aizmugurē izmantotais materiāls, tas pats, kuru mēs varam atrast bruņuvestēs. Tas uzreiz atsauc atmiņā aptuveni 3 gadu veco notikumu, kad klasiskais Motorola Razr mobilais telefons pasargāja vīrieti no lidojošas lodes. Motorola Droid Razr jau ir pieejams pie Verizon operatora par $299 ASV, slēdzot 2 gadu līgumu. Taču jau novembrī Motorola šo jaunumu izlaidīs arī te visā pasaulē. Pirmajā vietā mūsu šīs nedēļas topā ir ierindojusies Galaxy Nexus vietālruņa un Android Ice Cream Sandwich prezentācija. Galaxy Nexus ir jaunākais Samsung un Google veidotais vietālrunis, kas lepojas ar tiešām iespējīgiem tehniskajiem parametriem un, protams, arī jauno Android operētāju sistēmu. Galaxy Nexus ir aprīkots ar 2 kodolu 1,2 GHz procesoru, 1 GB operatīvo atmiņu un tā vislielāko lepnumu 4,65 colu Super AMOLED displeju, kura izšķirtspēja ir 720p, jeb 1280 x 720 pikseļu. Telefons lepojas arī ar 5 un 1,3 megapikseļu kamerām, iespēju uzņemt Full HD video, kā arī 16 vai 30 GB ietilpību. Android 4.0 būs paredzēts gan planšetdatoriem, gan vietālruņiem, atšķirībā no iepriekšējām versijām, kur 3. sērija bija paredzēta tikai planšetdatoriem, taču 2. vietālruņiem. Android 4.0 ir paņēmis visu to labāko no abām iepriekšējām versijām un apvienojis to vienā pavisam jaunā un skaistā dizainā. Būtībā uzlabots ir teju viss. Kā vienu no interesantākajām jaunajām featurām varam minēt iespēju atslēgt vietālruni ar savu seju. Tieši tā, tālruņa priekšpusē novietotā kamera atpazīs telefonu īpašnieku un arī izlemj, vai vietālruni var atslēgt. Papildus tam vēl ir parādījusies Android Beam funkcija, kas ļauj pavisam vienkārši, izmantojot NFC priekšrocības, pārsūtīt starp Android 4.0 ierīcēm mājaslapas, YouTube video un daudz ko citu. Šis bija nedēļas interesantāko ziņu top 3. Paldies par uzmanību!